Garlaicība? Ne šeit! Fēniks tagad arī online! Labdien! Face of podcasts. Toms Prāvnieks, Kaspars Zīnskis, tehniķis Rihards, draugi no Fēniks kopā ar jums. Šonedēļ bez Edgara Masaļska. Sezonas sākumā mēs jau runājām. Edž tādā rāvēslēdzē principā. Viņam tas grafiks slīdošais. Rāvēslēdzē principā viņš ir, nav. Pēc sajūtiņām. Varētu teikt rāvēslēdzē principā vai arī hokeista zobu princips. Ir, nav. Viņš ir vārsts, viņš nezina, par ko tu runā. Nu, bet lielākā daļa ir hokeista. Ir. Klubi dod zobu apdrošināšanu? Ne. Es domāju, ka nē. Kādi viņiem tu bez zobiem var spēlēt? Viņiem nevajag tavs zobs, viņiem vajag tavs kājas un rokas un vēlams ar galvu. Tik jautāju. Tieši tādā secībā arī. Kājas, rokas un galva. Tas ir labs bonus. Domājuši, hokejs ir ļoti laba pievienotā vērtība. Elpojoši. Vēl viens. Nu, tur sāk, tad jau detaļās saka, bet ja mēs tādu bāzes komplektāciju liekam, ja tā kā tu mašīna pēc tev ir basic entry, tad šis ir tās. Jā, tā ir tā pamata. Un tā tu sāc meklēt tur, vai ne, ekstriņas klāt, tur, vai ne, tur kaut kādas zirdziņas pieliec, vēl kaut ko. Tas jau ir cits stāsts, tas ir cits līmenis. Par pamatpakām īstenībā neiesāksim ar hokeju. Man jums abiem ir viens jautājums, jo jūs esat cilvēki no malas. Un... Vispār sasveicinājies, iepazīstināt, kas mēs esam? Jā, tas es palaidu garām, sorry. Ļoti labi. Man bija rīts, beidz. Tev bija rīts, es saprotu. Jā. Es skatījos, starp citu, kāpēc nebija trešajā 9. blokā. Kāpēc bija otrajā? Nu, tur vajadzēja samainīt. Viesis nāca, jā. Jā. Nu, tur, jo man no rīta bija vilšanās. No rīta. Atpars trešoja, ja? Jā, ieslēdz iekšā, ka iet Ines stāstā ārzemju ziņas, meitas saka, slēdzam multenis. Saku, nē, mēs paklausīsimies, ko Toms stāstīs, un tad varēs paskatīties multenis. Un Toms neko nestāstīja. Un meita arī prasa, kur ir Toms. Es dusmīgi saku, es nezinu, kur ir Toms. Zvani viņam. Mēs slēdzam multenis tagad. Mēs slēdzām multenis tad. Labi, bet tas jautājums, ko es jums gribēju pajautāt no malas, jo es gribu zināt jūsu viedokli. Man vēl, ka es vienkārši vēlāk aizmirsīšu. Tagad es atcerējies par amatieru sportu. Jūs zināt, ka es nedaudz aizraujos ar disku golfu. Jūs prāt. Par basīti domās, ko stāstīs. 2 centu atgriešanās. Florbolu vienalga. Nē. Basketbols, tas ir tikai tagad. Tu gribi dibināt amatieru disku metēju klubu vai vienkārši metēju klubu? Drīzāk tad vienkārši metēju klubu. Bet nē, man jautājums ir, iedomājieties, ir sacensības, kurās jūs piedalāties kā amatieri. Ok, iedomājies. Un ir dalības maksa. Nu jā. Pieņemsim simboliski, nezinu, 10 eiro. Labi. Cik jūs sagaidat no tiem 10 eiro procentuāli atpakaļ balvu fondā? Necik. Absolūti necik. Es eju metu, izklaidējos un tad, kā saka... Cik kaut kāda medaļa maksā? Tu domā kaut kādu, zīgā, bet man, piemēram, arī, ja tev jāaiziet tur Rīgas maratonā, nezinu, tu 10 noskiem vienalga, man obligāti to medaļu nemaz nevajadzētu beigās, bet es saku, tas ir tā kā minimums to, ko varētu prasīt medaļu. Tas pirmo vietu dabūjis no maks. Tas ir maks, ko es prasītu. Tātad viena medaļa, jā? Uzvarētājiem. Maks. Uzvarētājiem? Nē, es domāju par dalību. Tā kā, es samaksāju 10, es piedalos, es tur, nezinu, tur 50 piedalās, es esmu 42. Jā, nē, ne jau tu par 42. vietu kaut ko dabū atpakaļ, bet cik vispār no tās dalības maksas tiek novirzīts balvu fondam? Novirzīts. Es nezinu, es teiktu kaut kādu trešdaļu droši. Trešdaļu, jā. 3,33 centi. Es amatieru neko negaidu daudz. Ūdeni varbūt iedodiet. Šis ir forši, jā. Balvai, ja balvai, tad trešdaļa. Un tad jautājums, kā organizatoriem ar kaut kam jāpaliek, un tad tiešām tev ūdenīts paliek. Bet, ja tu pērci vairumā, tad jau sanāk lētāk. Ok, trešdaļa. Labi. Trešdaļa īstenībā arī ir tas, kas aptuveni iet disku golfa sacensībās. Un manā komuniņā tur ir cilvēki, kas ir sākuši cepties, ka kāds sakars, kur paliek vispārējais piķis. Tā esi pats. Es saprotu, organizatoriem jau arī tās izdevumi ir kaut kādi. Es pieņemu arī to disku golfu, un kāda jau laukums ir jāīrē uz to laiku, tas iekļauts arī cena par laukumu īri. Droši vien, jā. Tad jau kā, tad jau beidz. Tad viss pieklājīgi. Es esmu bijis izsādos pasākumus, kas tipu lielāks ir tās dalības maksas, un beigās tev neko neiedot. Ūdenīts tur no krāna. Siguldas kapeiku pisēja disku metēju. Te jūs atbalstu neatradāt. Te visi saka, ka 30%. Tagad Siguldā nevar braukt kādu laiku. Cauri tu vari izbraukt tur ātri. Man starp citu ziņoja, ka tu esot Siguldā ar elektroskūteri braucis kaut kad pirms nedēļas.
Jā. Taisnība? Tā Tu var. brauc ar elektroskūteriem? Man liekas, tu nekad nebrauc ar viņiem. Nē, Es tagad tev saku, braucam ar elektroskūteri, tu man saki, nē. Un tad man atsūta video, ka tu esot pieķerts. Man ir video, bet tas grūti saprast, tāpēc, ka tu caur spoguli filmēs, jau cilvēks jau pabrauc tev garām. Jā, es nezināju, tā kā ok. Es pat zinu, kur es braucu, jo es tagad septembrī, man liekas, tikai vienu reizi esmu braucis. Man bija jānonāk. Pagaid, kur tev Siguldā bija jānonāk tik steidzam, ka tev točno, fīksi vajadzēja elektroskūteri? Nē, tas nebija steidzami, tas bija izplānotais brauciens ar elektroskūteri. Es jau zināju pāris dienas iepriekš, ka es braukšu. Trenējās mājās. Viņš plānoja elektroskūteri braucienu. Pirms gāja gulēt, es pa lodziņu paskatījos. Vai viņš vēl ir? Šito es no rīta braukšu. Bērnam bija pārgājiens skolā no skolas, kas nav gluži Siguldas centrā un tur, kur mēs dzīvojam, bet vairāk Nomalē, Laurenčos, uz Siguldas centru un pēc tam no centra pat taisno uz mājām. Tāpēc es negribēju braukt ar mašīnu uz skolu, iet ar kājām uz centru ar bērniem un pēc tam vēl domāt, kā tikt atpakaļ pēc mašīnas. Tāpēc es aizlaidu ar skūteri līdz skolai un tad vienkārši tālāk viss ar kājām. Viss bija izdomāts. Jā. Eleganti, elementāri. Labi, esam ledu salauzuši, man liekas, šai epizodei. Varam ķerties, vērsim pie ragiem. Latvijas hokeisti aizvadītajā nedēļā. Ej, tu noskas pa golu birumiem. Man teiksim, vispār ir sajūsmas. Kā es atveru kaut kādā vakarā. Parasti tas ir tā, kad es eju skatīties Šveices spēles. Paralēli vienmēr viss notiekās. Tad mēs ejam cauri, kur kas ir, kurš kurās mājās, kurš ko dara. Brāļi Bukārti savu top lomu. Tur viss ir kārtībā. Abi divi džeki vienā mājā, viens spēles laiks, viens gols, otrs piespēle. Vai arī viens piespēle un gols, otram gols. Tur viss ir skaisti. Man patīk Čehijā. Čehijā mēs jau kopumā runājam, ka mūsu pienesums letiņa milzīgs šajā līgā. 10 spēlētāji spēlē Čehijā. Un nav runa vispār ne par vienu vārdsargu, kas arī interesanti. Bet 10 tur 9 principā spēlē. Ladā tur Zvaguls pagaidām nav spēlējis. Bet, anyway, Traumākam ir gols un piespēles. Starp citu, Traumāks izceļās arī tajā spēlē, kurā izcēlās Jaromirs Lielais. Jāgrs 37. sezonu ir rezultatīvs profesionālajā hokejā. 37. sezonu. Čals Mums te nevienam nav gados 37 gadi. Tu iedomājies, viņš ir profesionālā hokejā metis gols vairāk gadus nekā tu esi dzīvs. Droši vien lielākā daļa arī no mūsu auditorijas. Jā, un prikals jau ir tāds, ka es ar Edžam prasīju, ko tu darīji, kad Jaromirs Jāgrs gols meta, vai ne? Tad ar Edžam nākās domā, ko viņš darīja, cik gadiņos, kas viņam tur bija. Edžam kaut kāda 1. vai 2. klases sanāk, man liekas. To jau nevar tā atcerēties. Tā vajadzētu būt, man šķiet. Jā. Man liekas, Edžam ir 44. Mūsu sirdī vienmēr būs 37 vai kaut kas, kad viņš beidz karjeru. Dosim viņam 35. Dosim 35. Bet, Čehijā Traumākam izskatās, ka dzīve plus mīnus ir laba, spēlē viņš vadošajās lomās. Tas pats arī attiecams par Bukārtiem, par mūsu aizsargiem, kur dzīve paliek sarežģītāk. Ir Oskars Batņa. Mēs gaidām pirmo golu no viņa, mēs gaidām pirmo punktu no viņa, mēs gaidām no pirmās mājas hokejas pirmo punktu. Pagaidām tas sākums Čehijā, ka šī tik svarīgs, tos pirmos punktus vajag, fiksi vajag sāk kaut ko iekrāt, jo 0+0 4 spēlēs -1, 2 soti. Mēs paskatījāmies highlights vienā spēlē. Kas ir labi? Tu katrā spēlē var redzēt, ka Batņa kādam ir piesolījis. Tur ir tik forši. Klasika turās. Kaut kur vienmēr kaut kāds akcents notiek. Redz, rekur ir čāls. To viņš tur līniju. Superīgi. Bet tagad punktiņus vajadzētu. Jo tas ir tas, tagad sākās tas pressures. Tu esi paņemts ārzemnieks no kluba, kur tu esi sev pierādījis Somijā. Tu esi pirmās mājas centrs. Ilgi braukt pa nulēm nedrīkst. Pirmās mājas centrs. Viņu palika jau tur, man liekas, uz malu vienā brīdī. Labi, līgums tāpat ir garantētais. Mēs runājam šogad, jā. Tas tev nav, nezinu, tur Draizētla vai ne, mūža līgums ar Edmontons Oilers komandu vai kaut vai, 2 gadu līgums, ko parakstīja Crosbys. Uz priekšu. Crosbys, malets. Viņam, iedomājies, ja pie Crosby nāk cilvēkam piedāvāt 9 miljonu līgumu. Gribētu 9 miljonu līgumu.
Viņš 100 punktu pateikt, ne 8,7. 8,7. Cipariem liels spēks. Ko viņš dzimis, kurā tur viņam bija? Vairs neatceros, viņam bet tur sanāca 87. gads un 8,7 viņam tur kaut viņš varēja prasīt 87. Nē, nu, ja tur nevarētu sakrist tas cipars, tad vismaz kaut kādā termiņā vajadzētu 87 būt vai kaut kam. Nu, tā kā, vai vienā sezonā 8,7 tad mazāk, vai summai lielai. Nu, tur, zin kā, labi. Aģents gan jau sēž tāds. Nav arī. Viņš ir garantētā summa, viņš zina, ka viņam būs. Viņš tāds, bet Crosby mēs varam vairāk paprasīt. Nu, tā kā, nu. 8,7. Es nezinu, vai hokejā tā ir top dogiem NHL, bet basketbolā jau paši labākie spēlētāji, man liekas, saviem aģentiem neko nemaksā. Nav procents. Nu, jo aģentam ir tā kā prieks un lepnums tev pārstāvēt. Un tad viņš nosacīt citiem klientiem. Tā kā ir kalpi vai vergi tad viņiem? Savstarpēji izdevīgas attiecības, teiksim tā. Vai arī viņi gaida to norietu? Aģentam tas ir izdevīgā puse. Jā. No aģentam ir izdevīgā puse, ka viņš var nosacīt jaunajiem talantiem, teikt, redz, es pārstāvu to, es viņiem dabūju tādus līgumus, un tev varbūt arī kādreiz. Vai arī viņi gaida to norietu? Un tad Dancing with the Stars, LeBron James. Tur es ņēmu 50%. Dvaits Hovards jaunajā Dancing with the Stars sezonā amīšos ir, es redzēju. Pareizi, jā. Nu redz, gaidīja. Ķīna pierakstīja, viss dabūja. Kā viņam kāds ir pasakojis līdz, kā viņam beidzās tie tiesu darbi par to nelāgo seksuālo uzmākšanos vīrietim? Nav sanācis pasakot līdziem. Tur vēl kaut kāda transistīta tika iesaistīta. Tur bija skarbs stāsts. Tur es lasīju, nevarēju saprast, ka šos tagad vai nē. To, man liekas, viss basketbolā ir izdzēs. Viņš pasmējās. Es atceros, ka par šo ir kaut kad runāts, bet tad ir... Un nolikām malā. Viņam vēl tie komentāri bija vēl kaut kādi tādi, kur koki aiztiek, nav nevienam jāzina, vai kaut kas tāds. Nu, kaut kādu stiku. Tur bija slikt. Tur tiešām viss bija slikt. Ja kāds grib, var pats uzmeklēt. Bet par mūzējiem. Es kļūdos, vai Gunārs Skvorcovs, mūsu universālais kareivis, ir pagaidām vienīgais, kurš ar 2 vārtu spēli ir izcēlējis. Viņam bija spēle ar 2 goliņiem. Vispār varētu būt, ka viņš ir vienīgais. Tā sitiena nenāk prātā. Nenāk, es zinu, ka 3 piespēles Balcim vienā spēlē bija. Jā, tas ir piespēles. Bet tie nav 2 goli? Tie nav 2 goli. Goli, man liekas, ka nav vienam. Gunārs, tu nosvarēs atkal Matuls stāstīt, kur ir Gunārs Skvorcovs Latvijas izlases treniņu nometnēs. Bet paskaties, viņš iemet 2 golus spēlē. Ja? Jā. Cilvēks ir, kā tagad ir novembrī būs izlašu logi? Pauze, bet nespēlēs neko. Mums tagad kalendārs bija nopublicēts, tagad būs decembrī Slovākijā turnīrs. Un tad pirms pasaules čempi. Nu, tur nav tā. Šis gads ir rēķina, ka bija olimpiskais kvalis, tad ir brīvāks arī izlasē. Cits izlases iespējams, ka nāks kaut ko kopā vairāk mūsējiem. Mums jau tas sastāvs ir bišķiņi izslīpēts. Tad vēl ātri jāpārbauda, vai Markus Komols... Markus Komols aizvakar goliem. Jā, vai pērn viņš nebija iemetis 1 golu visā sezonā, respektīvi viņš tagad jau nav izpildījis savu normu. Tur var vienalga. Nu labi, tā nē, bet Markus Komols super. Tā spēle bija superīga, kur bija Mihalovets pret Novezām, ka abi 2 spēlē, kur letiņi abās komandās ir. Pirmais gols Krastenbergs, otrais gols Daugaviņš. 2 goli pērn. Kas? 2, ja? Ok, tūlīt noģers. Tātad pirmais gols bija spēlē Krastenbergs, otrais gols bija Daugaviņš. Bet viņam ir jau 2 goli šajā sezonā. Jau 2 paspēsiem, superīgi. 3 spēlēs 2 goli. Trešais gols Komulam. Pirmie 3 lētiņi samet, beigās tur 4-2 sakārtoja spēli, bet lētiņi sākumā 1, 2, 3. Nu, Slovākija arī īstenībā mūsēji, cik mums vēja, tur ir 7 beigās. Īsumā baigi daudz paliek, es vien visās ērās. Daugaviņam arī ir gols. Daugaviņam, nu jā, viņam tas gols aizvakar bija pret Nozāmki, Krastenbergam arī tas bija pirmais, nu viņam 1+1 tajā spēlē. Egliem tajā šobrīd sezonā ir arī 1+1, un Komols ir rezultatīvākais spēlētājs Slovākijas čempionātā no Latvijas. Vai ne? Prieks un lepnums par mūsu. Jā, Māreks Mītens, 3 spēles. Zin, kāds svarīgi, Mītens arī sācis, vai ne, uzreiz ar uzvarām klubā. Spīčs kā Novā Vests, ja pareizi izrunāja. 3 spēles, 2 uzvaras. Tā kā all good šobrīd Eiropā. Un patiesībā, lai kurā līgā tu skaties, vai ne? Tu pasties uz Šveici, 4. rezultatīvākais ir Balcers, 2 goli, 3 piespēles. Viņš ir viņš komandā nav vēl rezultatīvākais. Nu, viņš braucot kopā ar Malginu un Andrigeto diezgan vai būs rezultatīvākais. Būs tā diezgan dalīta. Bet, principā, Malginam jābūt rezultatīvākajam.
tajā maiņā, jo caur viņu visu spēli tik un tā iet, un tad jautājums, kurš ir adresāts. Tā kā tur beigās tik un tā būs tā. Bet, nu, labi, Balts iemet, principā, 2 gols, viens bija neieskaitīts dēļ tā zonas, kur pēc tam Algiņas 20 sekundes vēlāk overtājumā tāpat tās viss sakārtoja. Bet Šveicē, ja mēs izējām cauri Šveicē uzreiz, Šveicē Balcers tātad topā. Kukans, ar citu aizsargs, ir rezultatīvākais līgas spēlētājs šobrīd tikpat punkts, cik Malginam. Not bad. Bet tā, kur man palika tagad visi šitie mūsējo dati un stati. Punenovs ir iekodies cīņā par pirmā vārdsarga pozīciju ar Nifeleru. Tā ir labi. 2 spēles ir ļoti labi. 2 spēles, 2 uzvaras, 95,2%, vai ne, 1,4 rips spēlē, 3 rips ielaist 2 mačos. Viss baigi forši tur sanāk. Kas tur sanāk šobrīd ir jautājumi par to, kas notiks ar Ķēniņu. Viņš ir nosūtīts uz 2. līgu. Nu, Ronalds Ķēniņš, viņa kasīšanās un tāda saspīlētība, nu, neteiksim kasīšanās, bet tāda saspīlēta situācija komandā, man liekas, tur jau kādu laiku valda. Viņš arī 2. līgā normāli spridzina, ja es pareizi atceros, viņam bija -4 lietdarība vienā spēlē. Kam negadās? Nepagūv nomainīties. Kas mums soči bija meistars ar šito, ne? Magnēts. Jā, uzkāp laukumā. Čiks. Gols mīnus. Ai, taču tu galīgi. Nesagāji. Jā, ne, bet mīnus karalis tajā līgā, ko sauc par Šveices nacionālā, varētu būt arī vecāktiņš, bet tāpēc kā Žoā ir vienkārši briesmīgi. Tā ir caurstaigājums. Es tādu aizsardzību, man liekas, sen neesmu redzējis. Un tur vienalga, kurš ir laukumā uzbrukumā vai ne, bet aizsardzībā vienalga. Viņi izcīnīs 5 uzvaras sezonā. Nu, gan jau, ka izcīnīs, tur tūlītās gan jau būs kaut kāds apvērsums komandā, un šitā ilgi nevarēs. Nu, beidz, tu katrā spēlē ēd pa kaut kādiem vidēji, 5 golu spēlē, vidēji 5 golu spēlē. Smirnovs pēdējā spēlē nespēlēja, palika ārpus pieteikuma, tas tā kā rada jautājums, nu, lapiņam bļāviens vēl vienu piespēli bija, bet atņēma no šveicieši. Atskaitīja nost nabaga. Bet, nu, okei, tur arī punktiņi krājās šitiem džekiem. Izejot cauri vēl īsumā, kas ir vēl viena top ziņa no Eiropas, un izejot cauri un kopējiem skatām, tad 2 lietas. Viena lieta ir Mārtiņš Dzierkals iemet golu, viņam atceries pagājušā sezonā bija 2. Jā, nu labi, šis bija tukšos vārtos. Tas arī ir svarīgi. Pielikt punktu spēlē ir svarīgi. Pielikt punktu spēlē ir svarīgi. Es teikšu godīgi, man likās, ka partners tā kā meklēja Mārtiņu, lai Mārtiņš izdara to metienu. Nu redz, kā viņam vajag sajūti. Man tā likās, varbūt. Bet ok, Čempionu līgā viņš arī iemet golu, un Latvijas izlasē mēs redzējām, cik viņš ir lielisks. Dziers. Nākamā lieta ir. Mums ir Ēriks Vītols, kurš ir debitējis Somijas čempionātā. Ēriks Vītols Somijas čempionātā. Pirmā spēle. Zāģis, ok, bet Iveskila nebūs starp top komandām šajā sezonā, bet anyway viņš tiek pēc spēlēšanas. Bet iedomājies, viņš bija Rīgas Dāmo 3. vārds. Viņš bija laikā U20, kad principā U20 nebija, viņš nespēlēja U21 čempionātā, tāpēc, ka bija ar Covid un turnīri atcēlās, un viņam baigi tur tas arī aizlika kāju priekšā, un viņš lēnā garā caur Zemgali, caur Mēstisu, tālāk caur Kelpu, uz Jiveskili, soli pa soli, nu kā Irber teica, to darba ētika, viņš ir soļo, nu reku viņš tagad līdz lielajai līgai Somijas ir nonās, un tagad vajag iekosties arī tur, jo nu tur pa skaistām acīm neviens neko nedāvina, bet kas man patīk, Somijā vispēc vislabākajiem standartiem. Mēs jau tagad bija olimpiskais kvalis. Iedota ķīverīte, kā aizsardziņi, viss tur, nu tā kā viss skaisti reklāmiņas virsū, smukas tīras. Un, Somijā ar ekipējumu vārdsargiem viss zolīti. Jā, nu lielās līgas. Jā, nu Vācija vajag lēni ieskrienās, kamēr tur pa Vāciju pagaidām. Vēl neko mēs daudz nevaram padiskutēt, bet es teiktu kopumā, ja mēs skatāmies top līgas, ieskaitot vēl ar Gunārs Korcovu, es teiktu, ka ir lielāka pluszīme nekā es būtu gaidījis pirms sezonas ieliku. Tātad, teiksim, pēc tās pirmām 2 nedēļām, kā varētu izstīties sezonas starts, es teiktu, ir daudz labāk nekā es gaidīju. Es tev gribēju vēl pajautāt par Rappervilu. Viņš šobrīd 1. vietā Šveicē. Tur nebūs. Kur viņi tavuprāt būs? Viņi arī viens no pārsteigumiem īstenībā šajā sezonā. Jo grūti pateikt, ka tev nav pagaidām nospēlētas. Nu, 4 spēles tikai jāizvadīt. Jā. Tur daudz var. Tev nav pagaidām varianti kaut ko. Vienīgais, ko mēs varam tā droši secināt, ir Žoā būs noslēdzošajā pozīcijā. Jā. To mēs diezgan droši varam. Žoā tur būs beigās. Rapperslē jau sastāvs pa lielam ir labs. Viņi bija 1 gadu iepriekš tiešām ļoti labi iesāk sezonu, ļoti labi viņi turpināja. Viņi šādi turpinot varētu būt ar top 6. Pēc sastāva, ja ir veseli vadošie spēlētāji un viņi var spēlēt, un šobrīd viņiem ir ļoti daudz savienoto spēlētāju, lai vai kā, vai ne, tur jūsu aizsardzībā viens no tiem ir Benjamins Kvins no Kanādas arī ir.
Viņš jaunais, bet viņš arī savainots ir. Bet, ja, teiksim, Niklas Jensens spēlē, ja tur spēlē Viktors Rāsks, un tomēr viņam ir NHL pieredze. Tagad arī Jensens, Mojs, Stremvals, kurš agrāk AHL tur bija. Rāsks turpina krāt punktus, Pontus Obarks, kurš atbrauc. Ja tie galvenie cilvēki ir, viņi var būt top 6 komandi, kas būtu diezgan liels sasniegums viņiem šajā sezonā kopumā. Un jau Ivars ar Nifeler ķer tā kā tagad ķer, tad viss ir labi. Bet tas spēka rangs šobrīd, pēc pirmajām spēlēm, jāpiekrīt Redžam, ka Langnau varētu būt tā, kas ielaužās tiešām reālā cīņā play-inā, normālā pozīcijā, nevis tā kā iepriekšējās sezonās. Rapers vēl varētu būt top 6, bet kas varētu būt galvenie titulu kandidāti līdzās Cīrihei? Tā ir komanda, kas nav uzvarējusi nevienu spēli šobrīd. Lai cik jocīgi nebūtu. Ženēva. Veči tāds sastāvs tur īstenībā ir apakšā. Viņi tikko, kā viņiem, tas ir labs, viņiem savainojās vārdsargs. Gauthier Declos, kas viņu tā kā pamatvārdsargs kopā ar Robertu Maieru, tur bija dalīto spēles laiku. Bās, mums vajag vārdsargu, mēs viņš nevaram sezonu nospēlēt bez vārdsargu. Viņiem tur nav zināms, ka viņš būs vesels, iespējams, visu sezonu Declos nespēles. Mums baigā ātrāk vārdsargu. Šveicieši tur nav, ko tur fiksi mēs varam dabūt, ko mēs fiksi varam dabūt. Paņemsim Antiju Rantu no NHL, no Karolīnas Karikets. Bēm, Čīks zvans 2 dienu laikā, viņš ir klāt. Viņam bija piedāvājumi vēl Eiropā, bet kad uzzināja Ženēvu, viņš atbrauc uz Ženēvu. Un Ženēva ir zināma vieta, kas ir, viņiem sanāk ļoti labi piespēlēt tādus ekstra bonus viņu spēlētājiem, lai viņus ievilinātu klubā iekšā, ja. Skanēja nepareiz, bet es nezinu, kā tieši ar Antiju Rantam, bet, piemēram, Temu Hartikainam kuģīti iedeva makšķerēšanas komplektu, viņš ir braukt Ženēvas ezerā un copēt. Tāpēc, ka tā ir viņa sirdslieta. Iedomājies, viss. Tev ir jāpazīst savus klientus. Lai tev kaut ko pārdod, tev ir jāzina, kas ir tavs klients. Ģenerālmenedžers un pārdošanas speciālists strādā, laikam. Un es domāju, ka Rantu viņa ir tā paņem. Plus tur daudz somu, tur ir Vatanens, Granlunds, Hartikainens, Maninens un tagad arī Ranta. Tur ir Lēnstrēms SSB. Viņiem ir vairāk ārzemnieki nekā vajag. Viņiem vēl tagad nav vairāk top spēlētāji, kapteinis ir savainots. Viņiem tur vēl ir Pulo, kurš kādreiz ar Crosby junioros kopā vienā maiņā spēlē savainots šobrīd arī. Viņiem ir vēl bāze. Un principā viņi līdzās Cīrihē galvenie kandidāti šobrīd uz čempionu titulu Šveicē. Tieši šobrīd tā. Viņi ir priekšpēdējā vietā. Šobrīd viņi nav neko vinnējuši, bet iepriekšējā... Viņi punktu paņēma. Jā, viņi punktu paņēma par Cīrihu, jā, un vēl bija pirms tam bija punkts viņiem. Bet, kopumā es teiktu, jā, tāds diezgan liela konkurenti cīņā par titulu būs. Tā kā, jā, Eiropā mums katrā līgā, es gribētu teikt, Somijā varbūt gluži nē, bet katrā līgā mums būs kandidāts uz titulu īstenībā šajā sezonā joprojām. Yes. Tas ir Eiropā, yes. Bet arī Ziemeļamerikā. Hoķītis palielam ir sācies. Regulārās sezonas starts vairs nav aiz kalniem. 4. oktobrī Buffalo Sabrieši atgādina ar ko? Ar New Jersey Devils. Ar New Jersey Devils. Prāgā sāks jauno Nacionālās hokeja līgas sezonu. Go3 Extra Sport arī NHL varēsim sakot līdzi. Šo sezonu ne tikai Extra Sport, bet tur vēl, es domāju, ka mums jāpagaida, lai visi paraksti tiek salikti. Tā vēl skaļi nebļaustīsimies kur, bet būs vēl arī šur un tur Nacionālās hokeja līgas spēles rezultāti. Tiesu darbi. Savādāk nāks tiesu darbi. Aktuāls temats pēdējā laikā. Diezgan aktuāls temats. Labi. Karstākais tagad. Sandis Vilmats, Pantērās, gols. Jū. Un es Indras pēc naktī gāju cauri, ko saka vietējie hokeja apskatnieki tur Floridas, tā kā, ko viņi ieposto un tam līdzīgi. Tur visi fanā bija pa Vilmanu, pa viņa. Es neredzēju spēli, jo es viņu neatradu, kur var noskatīties. Es no rīta, kad atnācu ar highlight, arī nebiju. Es golu neesmu Es golu redzēju, bet zinu, kā tas ir viens moments. Un tur Balīnskim piespēle, viss tur forši. Bet... Es uzliekšu un vēlreiz nostīšos. Bet cilvēks starā par... enerģiju uzvarētajām divcīņām un, teiksim, uzdrīkstēšanos. Viņš nebija tas, kurš ātri atmetās no ripas vai vēl kaut ko. Kurš nejustos pārliecinās. Bija jūtama tā pārliecība. Tas bija tas, kas Vilmanim noteikti plusiņas ielas. Un tur pāragri teikt, bet kā cilvēku uzreiz rakstīja, tā ir viena spēle tagad, bet viņš ir kandidāts līdz pat training camp pašām beigām, kurš varētu atkal turēties Floridā. Nav jau pirmā reize. Viņš atkal ir tāds, kurš varētu ierakstīties tajā visā kopējā bildē.
Bet, tur jau vēl mūvim jāpacīnās par viesastāvā. 99%, ka Sandis sāks sezonu Šarlotē, bet there's a chance. Plus viņi tagad jau ir jākrēn, tos viņš arī dara šobrīd. Un te jau arī tā, no spēles uz spēles, viņi gadi dažreiz grūti patiesībā pat izskriet līdz, kuram kāds ir sastāvs bijis, kurš ko ir spēlējis. Un Florida arī neīsina savu to treniņu nometnes sastāvu. Viņi turpina maukt, principā, diviem pilniem viņiem 2 dienu pēc kārtas tur spēles un tam līdzīgi šitie visi gājieni, tā kā tas jau viss ir ierastais. Par Šilovu, tur Atletika arī bija atsevišķi rakstīja, ka šeit viņš bija diezgan īsts un lēts, es pat teiktu, bet viņi priecājās par Artūru Šilovu, vismaz tādās, ja nomierinot Vankūveras līdzjutējs, ka jums ar vārdsargiem viss būs kārtībā, jo Demko atgriešanās joprojām nav skaidra. Demko kaut kas esot ar kaut kādu muskuli tur ir ceļa. Diezgan sarežģīti. Kaut kas, ka viņš neatiet, un tur esot diezgan sarežģīti ar tā ārstēšanu, un tā kā šobrīd nesot skaidrs, kad, kas un kā. Bet tur jātur, ka Šilovs ir tajā pašā līmenī, kur bija tā, kad sezona beidzās. Un principā tā arī var teikt, jo Bens Maiers, viņš arī pēc spēles viņam prasīja, kā tev vārdsargs sniegums, ko tur viņš smaidīdams tā, mid-season form, tā kā viņš jau ir ieskrējis mums sezonā iekšā, viņš jau tā kā, nezinu, kā tas ar smaidu bija domāts, viņš nav tā kā pārstrādājies pa vasaru, viņam taču atceries Latvijas izlasē, viņš nevarēja uzspēlēt. Arī tur bija minēta frāze pārstrādājies vai ne pārslodzīts. Un viņi tur arī ierēdz par to, ka viņam ir viņš jau ir sezonas vidus formā, vai ne? Tā kā, bet viņš jau saprot, ka viņam ir jābūt izcilā kondīcijā tagad sezonas sākuma, jo viņš spēlēs, un B, šis ir atkal viņa mirklis. Ja viņš spēlē un viņš ķer, viņš spēlēs līdz galam. Ko viņi tur parakstīja? Es man neģi arī par šito. Viņi tur vēl vārds ir parakstīja. Bet, kandidāts. Jā, bet met mieru. Pagaid. Tu tāpat neparaksti. Bet, tu jau arī neparaksti. Tā, ka tev ir 2 vai 3 spēlējuši vārdsargi. Tu paraksti, ka tev pietrūkst vārdsargi. Tā kā Dženēva Rantanen. Ne Rantanen, bet Anti-Rantu. Rantanen, Rankinen un Lankinen. Viņš pa daudz jau. Lankinens, ko viņš mums pagājušajā gadā Našvilā sastrādāja? Lankinens. Nosauc status viņam. 24 spēles, 90,8%. Viņam ir vairāk spēļu nekā Šilovam. Viņam ir vairāk. Bet Šilovam ir vairāk spēļu playoffos. Tieši tā, vai ne? Tieši tā, jā. Tā kā Šilovs ir pirmais numurs. Gan šobrīd. Viņš es par to Lankinenu, es nedaudz satraucos. Soma ir Soma, vai ne, kā sāka asinskāro hokeja spēli. Es piekritīšu, ka Artūrs ir pirmais numurs, bet ja Artūrs sačakarēsies sezonas Kevins gaida. Kevins būs gatavs. Jā, bet tas ir tas, ko grib redzēt arī komandas vadība. Bet Šilovs spēlēs, viss būs forši, viss ir labi, gaidām sezonas sākuma pirmās spēles Vankūverē. Elvis Merzlikins. Normāli. 40 minūtes sausā nospēlē. Šis bija arī interesanti. Viņš ir atzīts par mača labāko spēlētāju, pirmo zvaigzni. Nospēlējis 2 periodus. Tas ir pārbaudas spēļu stāsts. Tas ir pārbaudas spēļu stāsts. Un, bet, cik man sanāca no rīta vēl noskatīties tos momentus. Un, protams, zolīt, viss forši un labi. Un tas ir pirmssezonas pārbaudas spēle. Sastāvi apšaubāmi. Iznākums labvēlīgs. Kolumbusē īsumā. Bet, Par Kolumbusu jau arī tur pasērčot cauri apskatniekus Kanādā un Ziemeļamerikā, tad viņi uzskata, ka Merzlikins maksimums pusi no spēlēm nospēlēs. Maksimums. Tā ir savs otru pusi? Jā. Tas ir tas, ko tur uzskata uz vietas. Es patiesībā nevarētu iebilst par šādu argumentu. Pie situācijas, ka, ja pēkšņi Elvis neķer tā kā Grants, tad tā kā cits jautājums, tad viņam ir jāzog spēles. Vai Kolumbus šobrīd ir situācijā, kur viņi varētu zākt spēles tā kā kopumā globāli? Man liekas, tu vari ķert, kā tu gribi, tu tāpatās vari pasēt spēles. Un tās situācijas būs pārāk sarežģītas nekā, es nezinu, citām komandām, kaut vai, labi, neminēsim Edmontonu, saka, uzvilkšos. Bet kas tev saprat? Man ir. Tev ir? Man ir. Es vienkārši gaidu, kad mēs nonāksim arī pie šīs komandas. Pie Ābola kunga komandas. Pie Rodrigo Ābola kunga komandas. Rodrigo Ābols arī spēlētājs, kas, man negribas teikt, labi, droši vien jau lielāka iespēja ir, ka viņš nesāks sezonu ar
Filadelfiju. Man liekas, ka viņi tur 3 centri sanāk uz to vienu vietu šobrīd. Jā. Un vienkārši Ir 3+3 šobrīd situācija. Nu, tā matemātika tāda, ja tu esi viens, ir 2 citri, laikam jau lielāka iespēja, ka kāds no tiem 2. Filadelfijas vieta, kur var tikt pie iespējas numur 1, otrs Var. ir treneris, kurš novērtē labu disciplīnu, darba ētiku, ļoti novērtē darba ētiku. Viņš ir vairāk, tā teikt, dzelži nekā māksla. Ja? Un tad šeit es domāju, ka, lai gan ir pietiekami māksliniecis, Rodrigo mēs to redzējām, bet šeit viņš tomēr var sakārtot. Un es runāju par galveno treneru, nevis par citu treneru, ko tu šobrīd skaties. Jā, mēs to, man liekas, vienā no iepriekšējiem raidījumiem Mēs to vienu bildi, man liekas, uzlikām, kur bija, vai neuzlikām, kur bija viņš ar 2 puikām basēnā. Man liekas, ka neuzlikām. Man liekas, Znaroks ir Filadelfijas Flyers sistēmā. Tu iedomājies, cik labi izskatītos soliņš, kur ir Tortorella un Znaroks. Vai neviens tur var bļaut uz spēlētājiem, otram trenerim var rādīt žestus, ko tur viņš darīs, šitos, ko viņš tur. Bet vispār interesanti, ka Znaroka tas amats viņam saucās konsultants, jā. Skautošanas departamenta. Eiropas spēlētāju attīstības un skautošanas departamenta konsultants. Tātad, principā, sekojoši. Principā, viņš ir Matvejam Mičkovam pielikt cilvēks klāt, lai ielikt cilvēku rāmjos. Viņš ir pieliks klāt Iegoram Zamulam, viņš ir pieliks klāt un Ivanam Fedotovam. Lūdzu, šie ir viņa Eiropas cilvēki, ar kuriem viņš strādās. Vai viņš strādās? Pie viena, ja Rodrigo izskatās, ar Rodrigo arī var uzpasēt. Ar Rodrigo viņš arī pazīst, bet no ko tu tur tālāk vēl viņš runās? No ar ko viņš runās? Ar Rasmus Ristolainenu vai Samuelu Ersonu? Nē, Ersons ir vārdsargs, nekāds sakars, un Ristolainens ir aizsargs arī. Tur ir viena kanādieša Amerikam, bet tur mēs zinām šos 3 spēlētājus, ar kuriem pat tiešām nopietni viņam... Oļeg, viņi ir uz tavu atbildību. Jā, bet tur... Skaties, lai puikas sūdz nestais. Es nezinu, varbūt Oļegam ir varbūt viņam ir iedota māja Filadelfijā un tie puikas dzīvo pie viņa. Bet jūs tev tāds, vai nekā saka, krustēvs iedots ir. Es domāju, ja tā ir izdarīts, tad Philadelphia Flyers ir vienkārši gudrākā organizācija. Bet kā domā, kur ir tā motivācija Načukam piekrist? Kas ir ieinteresējis viņu šajā visā? ASV dolāri. Un NHL blanka klāt. Viņš ir kur visur bijis. NHL. Viņam taču tur bija tie stāsti. Es jau biju parakstījis līgumu, bet kaut ko viņš tur nesapratu un neparakstīja kaut ko beigās. Viņam kaut kas tās bija vesels tehniski. Kaut kas viņam šitās tā iepriekš. Un tagad viņš ir beidzot pirmo reizi savā karjerā viņš ir nonācis Nacionālajā hokeja līgā. Šādā amatā vai citā amatā, bet viņš tur ir. Tā. Nē, es vienkārši arī... Skaties tagad vadību, kas var... Nē, es ar basketbolu. Es atcerējos, ka Eirolīgā šogad debitēja Parīzes basketbola klubs. Un Parīzes basketbola klubs pagājušajā gadā ULB Eirokausā. Tiešām, fantastiski basketbolu demonstrēja. Tur bija viens brīdis bija paņemts, kad bija kaut kāds basketbola apskatnieks bija... Viņš vismaz tā teica, paņēmis visus pasaules basketbola klubus no vadošajām līgām, sabērs vienā katliņā un paskatījies, kam ir labākais offensive ratings. Parīzes basketbola klubam bija labāks offensive ratings kā visām NBA komandām, visām pārējām Eiropas komandām un tā tālāk. Protams, pret ko viņi spēlē un tā tālāk. Viņiem vienkārši bija galvenais treneris, ļoti labs jauns Soms, Tomas. Basīšu komandai Soms treneris. Jā, pēc tam ļoti labs. Ļoti, Parīzes tiešām. Uz odziņa spēlēs. Pagājušajā gadā biju klātienē pastīties, kā viņi Viļņas vilkus izdragāja. Baudu skatīties. Okay. Būs ļoti interesanti paskatīties, kā Parīzē ar TJ Shortu, kurš basketbola klubā Ventspils spēlēja. Gribās teikt 16. 17. gadā, bet varbūt gadu neatceros pareizi. Viņam arī uzvārds. Viņš ir TJ Shorts un viņš ir patiešām īs. Bet viņš tik ātri. Īsumā viņš ir tāds nazīts. Jā, kā viņš Eirolīgā iztīsies. Bet Somu treneris uz Memphisas Grizzlies tehniķi aizgāja kā asistents. Jūs principā tagad kopā. Jā. Kolēģis sanāk. Principā jā, kolēģi. Jā. Jūs tagad kolēģi esat. Un, arī tā, jo viņš tāds reāls, bija up-and-coming treneris Eiropā. Viņš pirms tam bija uzvarējis Vācijas Bundeslīgu ar ko viņš tur bija uzvarējis, ar Bonnu, jā. Tad viņš visu Bonnas sastāvu paņēma uz Parīzi, uzvarēja ULB Eirokausā. Un tā vietā, lai ar Parīzi dotos uz Eirolīgu, uz NBA aizmauc kā asistents. Tā. Inčīgi. Značoks arī.
konsultants Filadelfijā. Ai, tas būs labais. Būs interesants sezona. Šī būs ļoti interesanta sezona. Mums īstenībā nākamajā raidījumā būs jāuztais kaut kāds tās bold predictions top 16, kam jāapsaka, ka sezonas beigās notiks NHL. Buffalo Sabres. Starp citu, viņi būs play-offā? Jā. 13 gadu sērija tiks pārtraukta. Tu zini, kurai komandai ir otra garākā sērija? Nē, īstenībā es nezinu. Tu nezini? Nē. Detroits Red Wings. Kā tev liekas, cik gadu? No otrā pasaules kara beigām līdz... Nē, tagad aktīvā. Aktīvā, šobrīd. Aktīvā? Detroitā ir... Tu tā zini, vispār? Jā, šobrīd. Detroitā 8 gadi. 8 gadi, jā. Bet tur īstenībā šobrīd... Tu vari man varbūt nosaukt arī, kā tev liekas, kas ir nākamā? Nē, man nav jausmas. Ottava, Anaheima un tavs San Jose Sharks. Redz, abi divi šie draugi, ko tu nosauci, gan Buffalo, gan Detroit, gan Ottawas Senators, ir galvenie cīņā par to, lai play-offos nebūtu Zemgus Girgensons. Jo tādā kruīza kontrolē, kā iepriekšējā sezonā Tampa Bay tika izslēgšanas spēles, šosezon tā nebūs, jo gan Detroitē solis priekš, Buffalo solis priekš, Ottawa. Es pat gribētu teikt, ka starp šiem visiem būtu pat vairāk ir kandidātos tik play-offā. Un tāda šokolāde, kāda bija Tampa Bay Lightning, toči te nebūs. Jo pagājušajā gadā, kā bija Tampai, viņi beigās ar wildcard iegāja iekšā, bet viņi visu sezonu faktiski turējās top. Viņi bija wildcard viens pozīcija, bet tur nebija varianti, ka viņi varētu izslīdēt kaut kur zemāk, man liekas, bija. Viņi bija top 3-niekā. Un beigās viņi izslīdēja uz wildcard viens. Bet viņi vispār sēdēja, skatījās, kā vispārējie tur šaujās viens pret otru, un viņi tur... Man skat, beigās, kas tur aizgāja viņiem garām. Bet, anyway, es domāju, ka viņiem būs smaga cīņa par otro wildcard pozīciju šajā sezonā. Bet, līdz tam mēs vēl tiksim. Bet, principā, jā, Ottawa, Buffalo un Detroit izkodīs ārā. Es nesaku izkodīs, bet varētu būt viena no tiem, kas varētu izkodīs no vismaz top 3 pozīcijām. Tā, draugi, es jums esmu sagatavojis arī Fēniks kviziņu. Bet pirms mēs ķeramies klāt pie Fēniks kviziņa, atgādināšu, ka pie mūsu draugiem no Fēniks var veikt arī investīcijas. Pagājušajā nedēļā Tom tavējā, diemžēl, nesagāja. Kaut kas tur noslīdēja garām. Es tā precīzi uzreiz nevaru pateikt, kas. Langnaus Tīģeri. Tie bija tie, kas sačakarēja dzīvi. Bet pilnā sparā rīt arī futbola sezonu. Tu nes par RFS. Tev bija jāsaka es un tu par uzvaru. Man liekas, ka jūs skatīsieties, RFS jau būs aizvadījuši spēli pret FCSB. Bukarestas ķēvu, jā, teiksim, kā ir. Bet pie mūsu draugiem no Fēniks uz Anglijas Premjerlīgas spēlēm 30% būstiņš ir iedots. Tas tā. Ar brīvajiem līdzekliešiem, ja gribās paspēlēties, tad zināt. Tu redzēji Premjerlīgā iepriekšējā kārta Arsenāls ar Manchester City. Es redzēju. 2-2 un beigās izlīdzināja. Tu redzēji, kā Erlings Haaland tur bumbi iemeta tam Arsenāls spēlētājiem. Bet tu redzēji, beigās arī tā atsveicināšanās bija? Tā nebija atsveicināšanās, tā bija sarunas turpināšana. Nākošais spēlē. Džentelmeņu diskusijas. Jā. Bet es atzīšos, man līdz šim pret Erlingu Haalandu bija tāds, teiksim tā, pozitīvs. Tā kā emocijas skatīties, kā viņš spēlējas, priecājos par visiem tiem rekordiem. Norvēģu vikings nāk. Kārtīgs Norvēģu džeks. Es redzu, ka Norvēģijas izlases spēlē, un man tajā vakarā nav ko darīt. Labprāt, uzslēdzu pastījos, atceros, ka skatījos kaut kādu play-off spēli Norvēģiju pret Serbiju, tikai tāpēc es gribēju redzēt, kā Haalands izskatās Norvēģijas izlases sastāvā. Tagad bija sajūta, ka viņam bija 15 gadu. Emocionāli. Jā, man nepatika. Es atzīšos, man tas, kā viņš uzvedās pēc spēles, kā viņš pēc otriem gūtiem vārtiem uzvedās. Tur ar tētu vēl. Tu uzreiz, ka ar tētu tāds pieaudzis vīrs. Cilvēks kaut gribās respektēt. Jā. Un tad ar tētu esot bijis tas košs, un viņš jau kā Vengera laikā čerspēlēja Arsenālā. Jā. Viņš bija tas, kurš varēja iet ģērbtuvēs, aizslēdz durvis, lai Vengers netiek iekšā un pārējo komandu sākas trostēt par to, kā viņi spēlē. Un Vengers viņu reāli esot respektējis tajā laikā, ka ja ar tēta dara, tad ar tēta dara viņš tā kā, citi teica, ka baidās, citi saka respektēja. Tāpat ir tāda leģenda basketbolā, ka vienīgais asistent coach Žeļko Bradovičam, kurš ir drīkstējis runāt minūtes pārtraukuma laikā, ir bijis Dmitrs Itudis. Neviens cits nav bijis ne pirms tam, ne pēc tam. Tāda leģenda. Ja mēs ielicam basītī, tad Fenerbahče nelaidīs savējos spēlētājus uz Eirolīgu? Uz izlasi. Uz izlasi, tu biji no Eirolīgas uz izlasi, jā. Tas iemesls ir tik labs. Tehniķi tu šito zini? Nezinu. Tātad, Turcijas basketbola izlases galvenais treneris ir the one and only Ergin Ataman. I won the cup.
Ergins Atamans ir cilvēks ar saudabīgu humoru izjūtu. Un, ar personu. Viņš ir personība ar lielo P burtu. Un tikko bija pārbaudas. Jā. Bija pārbaudas spēle. Atamana vadītāja Atēna Pantinaikos pret Stambuls Fenerbahču. Neatceros, kā Žagaram gāja tajā pārbaudas spēlē. Tik laukumā netika. Es pieņemu, ka tika. Viss spotlight paņēma. Atamans paņēmus, jā. Beidzās spēle, atvadīšanās un tā tālāk un joprojām. Un treneris Atamans Stambuls Fenerbahču līdzjutējiem parādīja šitādu žestu. 3-1. Iepriekšējā dienā Stambuls Fenerbahču bija pajājusi Galatasaray futbola spēli ar 3-1. Un Atamans iepriekš ir bijis Galatasaray komandas galvenais treneris. Šobrīd viņš ir Turcijas basketbola izlases galvenais treneris arī. Un Fenerbahču vadībai nepatika Atamanta žests, un viņi paziņoja, ka neviens Fenerbahču basketbolists, kamēr Atamans būs Turcijas izlases galvenais treneris, Turcijas izlases nepārstāvēs. Ļoti skaisti. Eleganti. Bet, Fantastiski. bet vēl runājot par basketbolu. Kas būtu? Kas būtu jāparāda? Kas būtu jāparāda Gulbim? Gulbim. Jā, lai nepalaistos. Nepaga Gulbim. Nē, labi, Banki. Būtu jāpalaid. Jā. Jāparāda. Kas būtu jāparāda Banki, lai, nezinu, pārbaudas spēlē pret VF? Rozā uzvalkā. Viņš atnāk novadīt spēli. Jā. Viss. Un gatavs. Un Gulbis saka, sorry. Vai nekas tur vēl, jā. Jahovičs saka, sorry, draugi. Nekāds. Es domāju, tas arī nebūtu iemesls. Latvijas izlases kapteinis spēlē VF. Jā. Labi, Ja viņš paņem mērķi no Fēniksa vienu uzvilkt spēles laikā, tad varam diskutēt. Labi, tu gribēji par to basketbolu tagad? No? Nu, es tad parādīšu. Aiziet. Kad tu drusku sajauc līgas. Jā. Bet šitais ir svaigs video. Es nezinu. Grams. Man Twitter izlaiž ar Timeout. LKL spēlē. Fantastiski. Bet kā man negadās? Tā ir tehniskā piezīme automātiski vai nav? Tas man ieinteresē. Smieklīgi palika. Es domāju, tā nav, kāpēc tā ir tehniskā. Tev vienkārši paiet 8 sekundes un bumbu. Nē, droši vien, jā, tad te nevajadzētu būt tehniskai piezīmē pēc Ja viņš nesāk lielo spēju burts izmantot pret tiesnesi. Nē, man personīgi liekas, pilnīgi piedodams spēlētājiem, ja viņam tā ir pirmā sezona Eiropā pēc koledžas vai, nezinu, gadiem NBA gālīgā, un tu sezonas ievadā mēģini pieprasīt minūtes pārtraukumu. Tu esi visu mūžu spēlējis, ka tu vari ņemt minūtes pārtraukumu. Cilvēki hokejā bez ķiverēm no Ziemeļamerikas atbrauc un spēlē, viņš nezina, ka ķivere, tā kā nokrīt ķivere, ka tev jādodās mainīties. Viņi arī nopelna tos noraidījumus regulāri. Viņi visu mūžu tā spēlējuši. Šitais man tā. Bet par basīti runājot. Es zinu, tu gribi, esi gatavs. Es esmu uzlādīts. Zeļi vinnēja, Rīga ir rozā. Rīga ir rozā. Es nepaspēju spēli. Tā kā vispār. Plānots, ka došos. Bija ieplānots, bet mājas lietas nepaspēja atbraukt. Bet jūs redzējāt to spēli? Es viņu redzēju epizodiski. 4 minūtes. Es redzēju ar pēdējās 5 minūtes. Bet es saprotu, ka Zeļi Es biju pie stūres, nevarēju skatīties. Jūs nebūsiet, ja tie, kas varēs pateikt, vai Zeļi vinnēja vai Vevs zaudēja. Tā kā, kurš bija vairāk atbildīgs pie gala iznākuma? Nevarēsim pateikt. Tiešām nevarēsim. Es teikšu Zeļi vinnēja. Forši, ka cilvēki bija tribīnēs, bija nepilni 2000 līdz. Nepilni 2000 līdz. Tātad tu zaudēji, vai kāds teica, tu būs under 1K, teici? Man liekas, ka līnijas izlika 1000, jā. Un bija nepilni 2000. Cilvēki bija tiešām pietiekami daudz. Rīga ir rozā. Droši vien ne tik daudz kā nākamnedēļ Daugavas stadionā, kad Galatasaray viesosies futbola komanda. 2,5 stūkas jau no Turcijas brauc. Jā. Un iespējams vēl. Visticamāk vēl. Viņiem patīk ienākt pēdējā brīdī. Tur varētu pamatīgi atrauties pa seju, man liekas, RFS. Tā ka, Bet vai mēs turistus uzskatām par skatītājiem? Mēs jau tas latvieši tikai reiķinām.
Tici man, es domāju, ka tu tos turistus, ja tu skatīsies iekšā GO3, dzirdēsi krietni. Man liekas, tas ir tā kā dzēdri iedzīvoties. Man liekas, es vienkārši dzirdēšu. Tur nebija netālu kaut kāda kebabnīca arī no Daugavas stadiona. Kur ir tā vieta Rīgā, kur netālu nav kebabnīca? Nē, es nezinu, salīdzinoši. Es vienkārši iedomājos. Turkebabs. Tāds vēl ir? Tas man liekas, nav. Es nemanāju, ka kaut kur jūrmalā varbūt viens vēl ir. Bet es tikai iedomājos, ja tu esi no Turcijas, tu ierodies Latvijā, piemēram, vai tu mēģini apēst kaut ko, kas ir vietējais, vai tu tomēr mēģini iet apēst kebabu notestēt? Kā šeit garšo kebabs? Bet kebabs jau nav īsti turku. Nu labi, bet turkebabs. Turkebabs. Tu pats pateici turkebabs. Es zinu, jā, bet man liekas, ka tas kebabs, ko mēs pazīstam, ir radies Vācijā. Jā, bet Turcijas imigranti. Jā, bet viņi paši īsti... Tajā reģionā jau viņi ēd un taisa šavārmas jau pa lielam tas pats vien ir Libānā, Izraēlā. Tu te arī salīdzini divus dažādas ēdienas. Nu, negluži. Šašliks jau tad arī kebabs. Nē. Kas ir tas Latvijā iedomājies? Tom nākamnedēļ tu pasteigājies un saties šavārma pagaidi, šavārma ar... Pagaidzi, tā kā, baigi atšķirās no kebaba. Tu man tagad rādi kebabu. Man liekas, ka tur ir, es neesmu pārliecināts, negribu izplatīt fake ziņas, bet man liekas, ka kebabs, ko mēs pazīstam, ir Vācijā, kā pagatavo, ka tas ir Vācijā radies. Man liekas, ka tur ir tas, ka tā gaļa ir ap to tur, kas griežās. Tas ir tas, kas... Vācieši atkal tehniku izgudroja, kaut kā, lai varētu uztaisīt kaut kebabu. Viņiem patīk šitās lietas. Tehnika tā ir viņš tēl. Jā, mašīnā ir tā. Un Štefāns Rāps sponsorē vienu turku, kurš izgudroja, ka tas aprāts pats griež to kebabu. Nav tev kas īsti automātiski dara. Nāzim, man liekas. Bet es pieņemu, kas ir tas ēdiens, Tom, ko tu ieteiktu turku? Nākamnedēļ tev turku līdzjutējs uzskrien uz virsū uz ielas un hello, mister, I would like to try your national... Lauvas nams, bistro, vistiņa. Nē, tur taču ir karbonāts, turpat netālu no Daugavas stadiona. Franču karbonādu liks ēst. Nē, tā ir letiņu karbonāda. Ja tu aizies, tu redzēsi, tā ir letiņu karbonāda. Franču tālu no tās karbonādas ir. Aizēj uz turienu, aizēj pāri pa ielu, tur ir bulkotava, tur taču viedu viņam belašu apēst. Nav varbūt līdz galām latviešu, bet mēs ēdam tādu. Ko tu darīsi? Nezinu, pelēkos zīmes. Pagaid, tu aizbrauc uz Vāciju, ko tu tur ēd? Kebabu tu ēd? Maķīt. Nē, labi, Vācijā. Dzer Heineken, ēd maķīt. Man kaut kādu desu vienā gribās. Kurīvurst? Kurīvurst. Jā, kurīvurst Berlīnē. Austrum Berlīnē, kurīvurst. Nezinu, Austrijā šniceli. Nav jau tagad jāsaka Berlīnas austrumos? Kā es pateicu? Austrija. Kurīvursts ir viss cauri Vācijā. Varētu tā būt, es nezinu. Uzliec to bildi par face-offiņu. Labi, kamēr tu meklē bildi, ātri izspēlējam Fēniks kviziņu. Viņam pat nav jāmeklē tā bildi. Viņam taču ir aizsūtīta. Bet kamēr viņš atvērs un tā paies laiciņš. Tu domā, tas kviz ir tik Ew! Tā kā pagājušajā reizē. Savaldās. Vispirms es gribēju parādīt šo te. Un vēl vienu. Paskaties. Nē, esi bombzis met iekšā. Ar pieteikumu draugam nopirkt mērču, lai sāk mūs klausīties. Sveicieni. Nē, es bombzis. Klausies mūs. Gan šo, gan arī citus mūsu džempīšus. Un Fēniks mērču var iegādāties Fēniks.lu internet veikalā. Un tad vēl ir šī bilde. Mēs augam. Mēs ir deals bijis. Mēs iepriekš vairāk runājām par baigi lielu bildi. Mēs iepriekš runājām vairāk par to turnīru, face-off, bet tas jau, mēs pieminējām arī šo, bet tā kā izcelsim vēlreiz. Doķene! Tā kā Drive to Survive, kur tu varēsi redzēt, kā Conors McDavids lamā Zeku Haimanu. Es neesmu pārliecināts, ka Conors McDavids ir tikai, es varbūt kļūdos. Tikai aizraujošs? Jā. Cilvēki saka, ka viņiem arī bija tāda sajūta, ka viņi negaidīja, ka viņš tā var ķērkt uz savu komandas biedri. Skaisti. Zeks Haimans pēc tam tur komentē tos judos, ka viņiem bija pilnīgi taisnība, tas bija finālos un mums vajadzēja pielikt. Man bija taisnība.
Nē. Konoram bija taisnība. Bet Face-Offs. Kurš reiz būs Amazon Prime? Jā, viņi beidz maksāt 3 citiem cilvēkiem, kas runāja par mašīnām. Viņi atrada 3 nākamos vīriešus, kuriem maksā. Tur ir labs materiāls, es domāju. Tur ļoti labi. Un tur Quinn Hughes, Pasterņāks, man liekas, tur bija tik Svaimanam, viņi līdz arī nebraukāja. Tur būs šot ļoti, ļoti labs saturs. Face-Offs. Kā jau Face-Offā? Tev ir Amazon Prime? Jā, ir, bet man liekas, ka viņš nebūs Latvijā. Tā kā būs jāmeklē, jābrauc ceļojumā un jānoskatās ārzemēs. Ja jums ir Apple TV, Apple TV. Man ir Apple TV. Bet es pulti pakās. Tad tu vari, tagad uz Apple TV var uzlikt VPN pa taisno, kad tev nav internetā jāčakrējas, jāliek VPN, bet tu tā kā aplikācija atver tā kā uz telefonu, uzliec VPN, un tev var vaļā Prime, tad tev būs tas saturs, ko tev vajag. Ja es aiziešu uz Apple veikalu un pateikšu, pulti vajag, jā, tev var nopirkt pulti atsevišķi, jā. Tad tas man ir jāizdara. Ok. Tas būtu nežēlīgi, nevarētu pulti nopirkt, jā. Tas būtu arī Apple stilā. Jā. Reku, jums Apple TV. Kas par piedot? Bet pults jums ir jāpērk, jā, un atsevišķi. Pults būs tieši atsevišķi, vienmēr jāpērk. Brēns, es tik stulbi to pulti pazaudēju. Bet tad tu zini, ka telefonu. Tu pat zini, kā tu pazaudēji. Es aptuveni skūteru braucot. Es nedaudz biju dusmīgs uz bērniem, jo man bērni to pulti bija, es dīvāni. Tā kā es viņu pēc 2 dienu meklēšanas atradu. Un miskas te par soli. Svētdienas vakarā skatījos NFL, kad visi jau gulēja, noskatījos tās pirmās spēles, uznāca miedziņš, labi, iešu gulēt. Izslēdzu televizoru pulti. Un tā, es nelikšu to pulti, lai bērni, tā kā, kur vienmēr stāv, lai bērni pie viņas netiek klāts, viņi noliks kur citur. Es nevaru atcerēties, kurus viņi noliku. Mans minējums. Es esmu 2 nedēļas. Es esmu 2 nedēļas. Ne jau katru dienu, bet Mans minējums. Tas ir kaut kur augstu, tā, kur protams, jā, es izskatīju visu plauktu augstu. Tas ir tāds ar acs līmeņu, jo tas ir, kur es nolieku un visu pazaudēju, jo man ir ļoti ērti tur nolikt. Bērni atrada. Un domāju, vai nav sēsks, mēs noliksim tā, ka viņš nekad skatās mūžā neredzējis. Viņi tagad Netflixā kids uzspieduši. Vai es biju pārsāliņus dīpi? Jā, bija. Tu varētu, bet tu zini, ka mājās ir, bet tu zini, ka ir tāda lietotne arī uz tavu Apple telefonu. Jā, viņš rāda, ka tā pults ir manā mājā. Nē. Klausies līdz galam. Tu uzspied remote, un uz tavi pults, tavs telefons kļūst par pulti. Say what? Jā. Ir tāda lieta, ka tev nav obligāti tā pults vajadzīga. Tu vari telefonu kontrolēt. Parunāsim. Bet, lai beigtu ierakstu, mums ir jāspēlē Fēniks kviziņš. Tātad, jums ir savstarpējā sacensība. Es teiktu, ka priekšroka ir Tomam. Kā parasti. Es esmu atvēris 1, 2, 3, 4, 5 Latvijas izlases šī brīža. Hokejs, Elite Prospekta lapas. Un es jums saukšu klubu, kurš ir pats pirmais, kas ir Elite Prospektā. Tātad, ko viņš ir sācis pārstāvēt? Tā kā bērnu kluba vai profesionāli? Pirmais, kas ir Elite. Okay. Un jūs man saucat, es nosaucu klubu, jūs man sakat hokejistu. Katrs vienu, un tad iesim uz nākamo sezonu, ja jūs neuzminat hokejistu. Aptuveni spēles noteikumi skaidri? Jā, es neklausījos, bet labi aiziet. Tev būs jāsauc hokejs. Tev jāsauc hokejs. Tātad, pirmais hokejists. Sezona arī pateiksim. 2009. 2010. gada sezona. Rīga 18. Deviņi. Bukarts? Nē. Pagaidi, 9. gads. Domā, bišķiņ ātrāk. Mīnu bišķiņ ātrāk. Bat. Nē. Jā. Labi! Taču tu galīgi kādā saka. Tehniķim 1, Tomam 0. Paldies, stop the count. Tas sakarā vienkārši pirmo jaunatnes klubu neildīt. Rīgas, kurš nav gājis cauri Rīgai 18? Batņa, protams, ka ir pirmais, kuram jāiziet cauri. Jā. Labi. Nākamais. Šis ir nedaudz jaunāks spēlētājs. Viņam ir pirmais 15-16 sezona. 15-16 gada sezona. Rīga 15.
Skaisti. Sāc tu pirmo iepriekš, jo tu trāpīji, sāc tu. Pag man jārēķina baigi tie vecumi. Da, ko tu rēķini? Vairs Bāķi nevar saukt, nezinu, ko saukt vairāk. 15, 16 gads, tātad pirmā sezona. Cik varētu būt gadi? 18. Nosauc. Kurš varētu būt 18 gadīgs? Kurš ir kaut kāds 97. gads, 96. Sauc. Man jāsauc? Jā. Rīga 15, 16, 17 gads. Nē, 15, 16, jā? Jā. Artūrs Šilovs. Jā. Labi, ejam tālāk. Ejam tālāk. Pag nopietni? Jā, bija Šilovs. A, kur viņš pēc tam spēlē nākamo klubu nosauc? Rīga 16. Tad būtu bijis Rīga 17. Es nedaudz pamēģināšu. Tur tālāk, ja būs, tad sāksim ar citiem klubiem. Labi, nākamais spēlētājs. Šeit jau, man liekas, Tomam ir priekšrocīgi. Pirmais klubs Elite Prospektā - Lugano U17. Elvis. Ejam tālāk. Nākamais spēlētājs. 11. 12. gada sezona. Tukums U16. Tukums U16. 11. gads. Tad tu droši vien meklē kādu, kas ir dzimis 96., 97., varbūt 98. gadā. Jā. Kurš pak 12? 11, 12? 11, 12. Nē, tad tas nav. Es jau sāku cilvēku cauri tukumnieks, kurus tas zina. Daudz ir mums šī brīža izlases modelī spēlētāji no Tas šī tukuma. brīža izlases. Visi ir šī brīža izlases. Tā jau. Tas Kā jums likās? Ja... Labi. nav Ventišs. Nu, tas ir, saki. Balinskis. Jā, tas ir Balinskis. Balinskis saka tukumā. Ok, ejam tālāk. Nākamais. Pirmais klubs. Visticamāk, pilnīgi nepareizi nolasīšu komandas nosaukumu. Lorenz Koka. Abols? Nē. Balcers. Nē? Jā, Balcers. 3-2 Toms varībā. Noslēdzošais spēlētājs. Un mēs atgriežamies pie 11. 12. gada sezonas. Baliņas draugs, jā. Rīga 16. Bukārts. Nē. Pag 11, 12 gads, jā. Rīga 16. Jā. 22 spēlēs 20 vārti. 18 piespēles. Tas tāds, ko, nu tā kā neko neizsaka. Džera. Džera nebūs. Džera vecāks ir. Tā jau mums nākamo komandu. Jā. Pārstāvēja arī pēc tam, es pārlikšu uz 13. 14. jo tad ir Rīgas jauniešu sistēmas. Nosas Rīga Dinamo. Hokeja klubs Rīga. MHL turnīrā. 13. 14. MHL. MHL. Nav abols? Ir Ābols. Apsveicam. 4-2. Toms uzvarēja. Es atceros, man bija vienkārši tajā sezonā, ne tajā, bet nākamajā, viņš debitēja Rīgas Dinamo, man liekas, 15. gada sezonā. Nē, es aiztaisīju ciet jau, bet... Jo viņš Prāgas čempiju debitēja 15. gadā. Pret Krosbiju vēl bija jāspēlē pirmajā spēlē. Un tajā gadā, vispār tajā Dinamo sezonā, man bija intervija ar viņu. Tā kā starplaikā. Tā bija rēcīga epizode, ka bija tā kā intervija. Nu, tā kā es paņemu pēc periodas starp soliņiem, un es tā kā intervēju Rodrigo. Viņš debitēja 14. Un es atceros, ka intervēju Rodrigo, un tu redz, ka stāv galvenais treneris uz soliņu, viņš vēl neiet uz ģērbtēm, un ar vienu atstās kā tās, ķipa, ko tu tur runā, kāpēc tu ņem viņu uzreiz pirmajā spēlē. Tā dari. Pirmais, otrais periods bija nospēlēts. Nu, kā, nevar, cik bieži mums Latvijā ir galvenais treneris un dēls spēlē viņam uzreiz komandā. Tā parasti nenotiek. Ok, labi. Tāds šonedēļ man bija. Fēniks. Kviziņš. Tāda Premjerlīgā mums ir akcija, ja? Jū, 30%. Akcija ir apģērbam. Izliekam vienu. Kodiņš. Nē, neizliksim. Varētu izlikt varbūt vienu kombinu, ne? Tu gribi? Man jāgrib. Tev jau ir jāatcitās. Mēs varam zināt, kā. Kaut ko interesantāku, kas tev gribētu piedāvāt. Tad. Ko es tev interesantāku varētu piedāvāt? Da neko. Nu, ka nav piedāvāt. Tā, dažreiz čaurā nebija kaut kas savu, ko es biju atzīmējis.
Ai, nav vēl. Nu, labi, jāsaka, līdz RFS ir. Nu, tas ir tas, kas ir jādara tagad. RFS. Starp citu, zināmā mērā, vēl bija diskusija. Nu, ir divi brīži, kad parādās divas diskusijas manas katru sezonu Nacionālajā hokeja līgā. Nu. Viena diskusija ir par punktu skaitīšanas sistēmu, kas parādās kaut kādā sezonas laikā, kad sāc domāt par to, ka atspēlēts tiek pēdējās sekundes, lai sadalītu punktus un pēdējās minūtes. Tad vajadzētu pārēt 3 punktu sistēmu. Es laikam uz 3 punktu sistēmu. Es arī 3 punktu sistēmas pārstāvs. Bet ir vēl viena tēma, ko parasti aktualizēs septembrī. NHL. Kad jāsāks ir NHL sezonai un kad viņai ir jābeidzās? Aizvien vairāk un vairāk parādās to cilvēku, kas saka, sākt ātrāk un beigt ātrāk. Un beidzam viņu maija beigās. Nevis jūlijā. Jo tagad pēdējā sezona jau bija ekstra gara. Jo agrāk vēl 90. tā sezona beidzās jau jūnija pats sākums. Bija vēl arī mazāk komanda. Bet spējas jau tur nemainījās. Playoff jau tā tikpat bija. Un beidzās, bija arī sezonas vēl, kad beidzās ir maija beigās, kas būtu kā normāls laiks. Un tad ir tā doma, ka varētu mēģināt pavilkt. Un zini, kad mainījās, kad agrāk bija laiks, ka beidzās jau maija beigās, un tad aizgājās jūnija. Tas bija laiks, kad sāka pie varas nākt ASV speciālisti, un vairāk bija ASV komandu. Un kas nozīmē, ka mēs nevaram sākt sezonu septembrī. Kad sāk NFL? Septembrī. Un MLB playoff. Un ir MLB playoff, jā. Jā, un ka viņi tāpēc stumi tālāk un negrib vilkt uz apakaļ septembrī, tāpēc, ka diezgan... Kas ir kā finansiāli, ka varētu būt bažas. Bet tajā pašā laikā ziemas sports, kurš sākas septembrī un beidzas maijā, man liekas, būs loģiskāk nekā. Jā, piekritīšu, bet ja tev tie... varētu, kā, tad, kad sāks NHL, beisbols loti no televīzijas vienkārši viņi vairs tur nav. Beisbols ir beidzies. Beisbols septembrī beidzies, ja? Okay. Es nezinu, bet man liekas, ka tā oktobrī ir fināls, bet tad ir palicis fināls. Nav vairs regulārās. Es īstenībā nezinu, kādā stadijā šobrīd ir MLB. Atzīšos, nesakoju. NFL ir NFL Amerikā. Viņi spēlē spēles svētdienās. Jā, man arī liekas, viņi jau spēlē tikai svētdienās. Tagad spēlē biežāk. Viņi spēlē svētdienās, viņi spēlē pirmdienās, viņi spēlē ceturtdienās. Un laiku pa laikam sāk griezt jau arī sestdienās. Pagaid, cik tu viņam tas spēles tur ir? Viņi tur sāk Nē, sestdienās. Viņa sestdienas joprojām ir atstātas koledžā. Man liekas, ka viņi piekdienas sāk cierēt. Jo tā ar amerikāņu futbolu ASV vēsturiski ir izveidojies tā. Piekdienās spēlē tikai vidusskolas, sestdienās spēlē tikai augstskolas un svētdienas bija profesionāļiem. Lai tu, respektīvi, varētu apmeklēt gan savu vidusskolas spēli, gan savu augstskolas spēli, gan redzēt arī savu profesionāļu spēli, tu tā nekad nepārklājās. Bet, protams, kā NFL, viņi jau gribētu griezt bez mazliet katru dienu. Un tad viņiem sākās tas Monday night, viņiem bija pirmdienas vakaros, tagad ir Thursday night, futbols ceturtdienas vakaros viņi spēlē. Viņi ir spēlējuši arī sestdienās. Tā kā playoff viņi spēlē arī sestdienās, man liekas, ka kaut kādas regulārās sezonas spēles arī ir sākušas notikt jau sestdienās. Kā tā viņiem ir tam koledžas futbolu? Es mācos, un man vēl pavasarī jāspēlē futbols? Jā, viņi paralēli spēlē futbolu. Ziemā viņi taču šodien spēlē? Spēlē. Ja pareizi. Jā. Man tu beisbols vēl tur jau. Malāts tehnika. Beisbolā regulārā sezona laikam tuvojās beigām, bet vēl nav beigusies. Ok. Tā izskatās šobrīd. Jā, nav vēl beigusies. Bet riktīgi tu beigusies. 160 spēles regulārajā sezonā. Uz 4 stundām. Trenējās. Jā, un tad 2 dienā viņi vēl uzspēlē. Viņiem jau treniņš ir rociņas palipināt, kad aļā arī iedzert. Tur pieskarties kaut kādam lipeklim. Let's go. Drusku kaut ko rokās iepotēt, lai tas sitiens stiprāks. Jā. Tāds īsi vīrieši. Viss paraustīgi, viņš tā. Drusku tāpat pakožļāt. Labi, paldies visiem, kas skatījāties. Jauku jums nedēļas nogali. Tiekamies nākamnedēļ. Garlaicība? Ne šeit! Fēniks tagad arī online!